Labs vakars vai pēcpusdiena, tik forši gaišā ārā, pavasarīts tuvojās. Jā, nu ko, laksi šodien iepildīju, un droši vien, ka tagad tie, kas vēlās, droši vien, ka dažas pudelītes ir, jo pirmo partiju es tā kā savējiem šeit uz vietas, bet 6 pudelītes jau ceļos uz Vāciju. Tā kā burtiski dažas pudelītes tie, kas vēlās nobaudīt laksīti, vēl tad dodat ziņu laicīgi, jā. Tā kā praktiski viņa vairs nav, bet mazums kāds vēlās, tāpēc, ka bieži man prasīja, un tad bija ilga pauze, tāpēc, ka saku, mēs ar Gati ķiploku, laksi un šos spēcīgos fermentus esam, gan arī 2 gadus non-stopā dzēruši, ja, ļoti maz augli, un mēs dzērām visu laiku ķiploku, pēc ka organisms prasīja. Un, ja prasa, tad vajag. Tā kā man šodien arī bija sieviete, un ir jārēķinās ar to, ka ja mēs gribam to mikrobiomu ātrāk nomainīt, ja, tad ir arī jādzer spēcīgāki fermenti. Ko es domāju spēcīgāki? Tāpēc, ka pirmkārt fermenti būs spēcīgāki, ja mēs vietosim klāt ķiploku, ja, jo tad mēs ietrenēsim ļoti spēcīgas baktērijas. Un, protams, katrai dabas vielai ir savas īpašības, ja, un mūsu slavenais ķiplociņš, jā, tur kā saka, būs gan antiparazitārais, gan tīrīšanās, bet kā šodien cilvēki saka, es zinu, ka man ir viss organisms piedrazots, man vajag attīrīties. Un arī man tā bija. Man pirms 5 gadi vēl bija, es zināju, ka man ir pirmsvēršu stāvoklis organismā. Man katra šūna par to liecināja. Es arī dzēru pirms 7 gadi jau vēžinieka zāles, tā kā, un ja vēl ir sajūta, ka vajag, tā kā mums ar Gati šobrīd ir sajūta, mums tik daudz neprasās to ķiplociņu vairāk, bet es zinu, kāda mums atkarība no viņa bija, kā mums viņu gribējās, kā Keitei viņu gribējās. Tā kā skatāmies pēc sevis, jā, un ņemam arī klāt fermentiem palīgvielas, jā, fermenti nav tā, ka viņi atrisinās visas jūsu problēmas. Tāpat mums ir jāskatās, es vienmēr cilvēkiem saku, ir limfātiskā sistēma, ir asins. Jā, mēs nekad nezinām, kas ir, mēs zinām paši, bet kamēr mēs tiekam līdz tam punktiņām, kas tad ir tieši mūsos, jo nav tā, ka mums vienmēr tie parazīti, tie parazīti ir vainīgi pie visām problēmām, jā, ir vīrusi, ir baktērijas, ir vienšūņi, ir sēnes, jā. Jo, pieņemsim, man bija gadījums, kad uz rezonanci pie manī nāca cilvēks, kurš tikko bija izgājis, tie, kas zina Artūru Ķirku, kurš arī serpenti velk ārā. Un īstenībā viņš bija pirmais cilvēks, kam tik maz tā populācija bija, jā, ļoti maz tie parazīti bija. Un viņš tagad tas tāpat ceļos ar lielu nogurumu, jā, un kas varētu būt pie vainas. Tā kā mums ir jāskatās, un tajā gadījumā pieņemsim viežūceļos un aknātārpi. Tā kā mūsu organisms, kā es saku, ir zobratiņš pie zobratiņa, asinsvadiņš pie asinsvadiņa. Mums nav tā, ka mums ir tikai kuņģa zara un trakts, un tad tur tie visi parazīti mīt, un tur ir tās lielākās problēmas. Nē, vienkārši skatāmies, vērojam, pētam sevi, jo mēs tiešām esam visi atšķirīgi. Jā, tā nevar pateikt, ka viss ir tikai kuņģa zara un traktā. No tā ir jāsāk, jā, bet pie tā nav jāapstājās. Un ja mēs gribam, lai tas mikrobioms ātrāk nomainās, tad taisnam jāsāk ir ar klizmām, jā, lai tie enzīmi labāk uzsūktos, jā, mums ir jātīra kuņģa zarnu trakts, tur ir magnīja sulfāta klizma, var rīcineļu ņemt, jā, ir dažādākas, tās iekšējās, bet var taisīt arī ārējās. Jā, man ir video par vai vajag taisīt klizmas, un tie, kas skatās daudz krievu valodā un ir jau, kā saka, ir uz to enzīmiem vairās gadus, tad zina, kas ir mūsu slavenais šlagpopings, jā, kuram es ar ļoti ilgu laiku pretojos un teicu, tas ir nedabīgi, neko tādu nevajag,
jā, tagad varbūt nevajag, tad, kad ir sajust, tad, kad jau ir iztīrīta tā bioplēve ārā, tad vairs nevajag. Bet bija mirklis, kad personīgi man un Gatim vajadzēja, un ļoti daudziem cilvēkiem īstenībā to vajag. Tad skatāmies, kā es saku, klausamies, ieklausamies, ja ir sajūta, un ja jau to atzīst un jūti, ka ir šis organisms piedrazots, šodien cilvēks tāds interesantāku vārdu teica, jā, viņš tāds piedodat, es pateikšu, kā ir. Jā, nu tad vajag nevis biežāk, bet vajag arī sev pateikt, kā tad īsti ir. Jā, jo es īstenībā jau tik daudz gadus pirms tā stāvokļa, kur es sevi novedu, man jau bija kādi vairāki gadi, jā, kad organisms teica, ir slikti, Kristīna, jā, bet mēs pievaram acis, mēs tā kā mēs ļoti bieži dzīvē vienkārši pievaram uz visu acis. Ir jau labi. Jā, man īstenībā nesāp tik ļoti, es varu sadzīvot, līdz vienkārši, kā saka, augšā nekas neatliek, kā bams ar bombu tev pa galvu. Ja tu nesaproti ar mazu āmurīti, jā, tad aizvien lielāks un lielāks ir. Jā, un pēdējais jau mēs zinām, kas ir. Jā, tā kā tā, un kas mums visvairāk šajā cilvēciskajā pieredzē ir vajadzīgs? Kustības brīvība, veselība, un tad mēs varam runāt, ka ļoti svarīgs ir šis garīgā attīstība, jā, un tā, bet īstenībā mēs esam cilvēki, mums ir pirksti, mums ir ķermenis, kuru mēs gribam kustināt, jā, un neviens cits nekustinās viņu arī, jā. Tā kā tas viss ir kompleksi, jā. Aizrunājot varbūt, kā vienmēr, kad sāku runāt, man kaut kā nāk cits info. Sāku par vienu, beidzu ar citu, pa vidu cits, un tad pēc tam varbūt atkal pieskaros tam. Jā, tā kā, nu par šo tēmu, jūs zinat, es arī varu runāt diezgan ilgi, un es runāju ar jums jau arī pirms fermentiem runāju, un tagad 3 gadus runāju ar katru no jums personīgi, jā, sajūtot, kāda informācija, kuram vajag. Bet tas vēl joprojām ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tie, kas ir gatavi iet tālāk, viņi saprot, ka atbildība aug. Jā, atbildība aug, un ir jau tādi nākamie soļi, kad arī enzīmi darbojās līdz vienam momentam ļoti spēcīgi. Arī Kirills par to teica, atceros pirms pusotra gada ar viņu klausījos, un tad viņš teica, līdz vienam momentam viņi ļoti spēcīgi darbojās, viss ir kārtībā, bet tad ir ļoti spēcīgi jau jāpieslēdz šis aparātiņš, jā. Tāpēc, ka vecās programmas grib nākt atpakaļ nevis šeit vecās programmas, bet tieši šeit tās, kurām mēs esam emocionāli pieķērušies, jā. Tā kā vienmēr tēmas par šo tēmu garas un plašas. Jā, tā kā kādreiz, protams, man pietika vairāk laika runāt. Šobrīd ir laiciņš tik, cik viņš ir, jā. Tā kā tā, mīļie. Vai es turpināšu taisīt dārzeņus? Nezinu šobrīd, jā, kāds laiciņš bija, bet es domāju, ka uz šo momentiņu pagaidām pietiks dārzenīši. Tā kā tas, kas ļoti vēl vēlās iegūt dārzenīti, ir dažas pudelītes laksīts, čutiņi ir mango un ir pieliets oriģinālais ķiplociņš klāt. Jā, no tādiem pavisam seniem Kirilla laikiem. Jā, tā kā tā. Nu, ko mīļie? Jā, uzņemamies atbildību par sevi. Kā, jā, jo nevienam citam mēs tik ļoti neinteresēsim, ticiet man. Jā, ir ļoti jauki, ka mums patiešām, es domāju, ka katrs no jums novērtē to cilvēku blakus vai to draugu, kas spēj sniegt atbalstu, kad mēs cilvēciski mazliet šupojamies, jā, jo mēs te neviens neesam tāds vizinis, kas vienmēr visu zina un vienmēr viss ir kārtībā, jā. To sociālajos tīklos parasti rāda, un tad cilvēkiem rodās kompleksi visādi, un mēs salīdzinām, redzi, viņam vienmēr viss ir labi, jā.
Jā, bet mēs taču esam, mums ir kalni lejas, un īstenībā tā visu laiku mūsu dzīve mētā, tāpēc ir jābūt ļoti, ļoti pateicīgam par tiem patiešām draugiem vai to tuvo cilvēku, kas nevar izdzīvot tavu pieredzi tavā vietā, bet kuram tu vari uzlikt galvu uz pleca, ja? Apskāviens. Pareizie vārdi, pareizajā laikā un vietā, tā kā, jā, ļoti jāciena ir, jā. Ui, man taču fermentiņš bija, es gribēju parādīt fermentiņu, jā. Maigā pieparu vētra. Ļoti gards, viss ir izdarts jau. Viss ir izdarts, jā, un te purciņi. Vienīgais, kas ir riktīgi superīgi, kad no dārzenīšiem, kad taisa tvertnē, dārzenīšus, tad uzreiz var ielikt purciņā vai uzreiz apēst var. Man šeit ir jau kaņepju eļiņa pielikta, karijas un mazliet persilāde, jā. Nezinu, vai šodien ēdīšu, bet jā, ritīgi forši. Tā kā tā, un maizīti gribās griķu, bet tam visam vajag īstenībā diezgan lielu laiku. Nu, ko, mīļie, droši vien, ka tas arī viss priekš mana šodienas vēstījuma un runājamā. Jā, tā kā tā, mīļie, lai jums jauks vakars, rūpējamies par sevi no visām malām, skatāmies, kurš zobratiņš mums šobrīd klibo un novērtējam savu dzīvi jau šeit un tagad un novērtējam tos dažus mīļos draugus cilvēkus, kas mums ir blakus un sakam lielu paldies šai dzīvei un dzīvībai.